Sveicināti visi, cienējamie žuriji, visi, kas atnāca paskatīties. Man ir kaut kas neparasts šajā kastītē. Es parādīšu, kas man ir. Šeit man ir mani instrumenti. Tas ir mans hobijs, ar ko es nodarbojos pēdējo laiku. Un es uzskatu, ka tas ļoti palīdz cilvēkam visu, ko sasniegt, jo, kā tu piesaisti cilvēku uzmanību, tas tev dzīve padara skaistāku un interesantāku. Un šodien es gribu parādīt jums kaut ko neparastu. Labi, es gribu paņemt kādu cilvēku no vienas puses. Nu, labi. Čau. Kā tevi sauc? Kārlis, ļoti patīkami. Tagad pieņemsim vienu cilvēku. Ok, labi. Un varbūt kādu no žūrijas. Varbūt? Jā. Jāna lūdzu. Lūdzu, es gribu redzēt. Es nesavu riet, bet viņam meitei varbūt vajag. Okay. Vajag noteikti sievietīgi? Man būtu patīkami jūs redzēt. Aplaus. Vai kādu no šīries, lai novērtē arī. Tagad es paprasīšu jums visu šeit galdā samaisīt. Un skatīsimies, kas būs tālāk. Jā, pilnīgi, vienalga. Labi. Tagad. Es gribu sākumā. Jā, jūs droši vajag maisīt visu. Es paspējušu 3 minūšu laikā visu izdarīt atpakaļ un vēl parunāt. Un gribu pateikt paldies visiem cilvēkiem, visiem saviem draugiem par to, ka viņi man atbalsta, ka visi man mīl un man ir ļoti daudz atbalstītāju īstenībā. Visa Rīga, viņa skatās, viņa priecās par mani, balsojot par mani, es visus jūs atceros. Visi cilvēkus, kur mēs satikamies, varbūt kādas 5 minūtes runājam, es visu atceros. Tagad es pastāstīšu par sevi. Man jau ir ģimene, man ir sieva un jau bērns, un laika paliek īstenībā ļoti maz, lai trenēties. Jā, tā gadās. Gribu pateikt viņam par cietību. Ļoti liels paldies. Mana sieva atnāca šodien, viņa arī sēž. Paldies viņai, ka es atnācu. Labi. Tagad es mēģināšu to ātri taisīt. Labi, skatīsimies, kas mums šeit ir. Tas bija numur 1. Labi. Šito es baigi sarežģīts. Priekš manas visas situācijas ir vienādas. Tas tiešām nav svarīgi. Galvenais ir domāt par kaut ko skaistu, vai ir vispār par neko, nedomāt ne par ko, un viņš pats saliekas. Labi. Tālāk, jā, tas jau ir grūtāk, bet tas nekas. Jā, un gandrīz ir. Gribu pateikt, ka īstenībā Latvija ir ļoti daudz atbalstītāju. Rubika Kubika cienītāju, kurus es jau piesaistu, viņi nodarbojas ar to diezgan ātri. Daži cilvēki taisa kubu kaut kur par 5, par 6 sekundēm lēnāk par mani.
Bet tas nekas. Es domāju, ka mans mērķis ir piesaistīt citus cilvēkus. Es būšu ļoti, ļoti priecīgs, ja kāds mani vinnēs galu galā no Latvijas, ja? Jo mans mērķis ir vairāk parādīt cilvēkiem, ka neskatoties uz to, ka tas ir grūti, ja? Un sasniegt to vajag ļoti lielu laiku atvēlēt tam, lai sasniegt to, bet tam ir vērts, jo klubs tev palīdz sasniegt dzīvi ļoti daudz ko. Galvenais no tam ir draugi un arī sakari. Un tas tiešām ir kaut kas neparasts. Tūlīt. Es gandrīz pabeidzu. Es vēl gribēju pastāstīt, kā tas notiek sacensībās. Sacensībās tev dod 15 sekundžu laikā, lai apskatīties, tad dators tev ģenerē kaut kādu nejaušu maisījumu. Un tev ir laiks 15 sekundes uz to apskatīties. Tu skaties uz viņu un... Tas nebija sarežģīti. Un tavs mērķis ir 15 sekundžu laikā paspēt ieraudzīt to pirmo soli, ja, to pirmo formulu, kuru tu nekur neieraudzīsi, jo pirmo formulu tev jāizdomā pilnīgi pašam, tas ir tavs mērķis. Un 15 sekundžu laikā tu to izdarīji, un pēc tam visu kubu saliec ar vienu skatījumu un gandrīz bez pārtraukumiem. Tas ir mērķis jebkuram speedkuberam sacensībās. Labi, vēl es mazliet sīk pastāstīšu par šito, tas sauc timeris. Varbūt es parādīšu, kā viņu izmantot. Jā. Tad tu noliec divas rokas, tev sāk iet laiks. Un, kad tu atliec rokas atpakaļ, tad tev laiks beidzās. Tad es pamēģināšu to salikt uz laiku. Sekundes. Tas ir apmēram mans vidējs. Labi. Super, paldies. Super, jā, paldies. Ieņem lūdzu savu vietu. Nu, Boris, nāc man tuvāk. Tu pārsteidzi visus šodien. Es zinu. Es vienmēr tā daru. Katru dienu. Pašpārliecināts, tas labi. Pirksti klausīja, viss kārtībā, jā? Jā, ne. Visu laiku dara, ko es saku. Tātad, Agri, tavs viedoklis. Mums šodien laikam ir veiklo roku pulciņš, citi loca dakšiņas un citi liek kubus, citi spēlēja veikliem pirkstiem kokli un citi maisa kārtas. Un, jā, bet ar man notiek tieši tas pats, kas notika visu laiku. Es tikai jūtu, kad es kaut kādā mirklī man priekšnesuma laikā pazūd, jāsaka, beņķi zem dibena, un es tā esmu pilnīgi pārņemts, un es skatos, un es nesaprotu, es mēģinu sekot, jā, es varu pacelt rokas tikai, es padodos atkal. Latvija ir pilna ar talantīgiem cilvēkiem. Jā, tieši tā. Jāni? Jā, man ļoti patīk, ka tu teici, ka sabiedriskajā transportā var darīt jebko. Tas man ļoti patīk. Jā, tā tu teici, jā, pēc tam var apstīties atkārtojumā. Tad, es saprotu, ko tu dari tur, bet tad, ja gadījumā kaut ko ne to kāds izdara, tad ziniet, kurš vainīgs. Tā, kas vēl te bija? Es gribēju uzzināt, jā, tu teici, ka kubika-rubika salikšana palīdz dzīvē daudz ko sasniegt un izdarīt. Teiksim, varbūt tu var kaut vienu piemēru, ko tev konkrēti ir palīdzējis kubiks Rubiks dzīvē? Man kubiks Rubiks dzīvē palīdzēja ļoti, jo, pieņemsim, tas ir veids, kā nopelnīt naudu. Jo ir viens cilvēks, kurš nodarbojas ar tirdzniecību, ar pāri eiro-dolārs, ar automātisku tirdzniecību. Un mēs samainījāmies. Es viņam mācu likt kubiku, viņš man māca tirgot Forexā. Un tas palīdz man pelnīt naudu, pieņemsim. Tas ir viens no piemēriem, viņi ir ļoti daudz. Tas ir ļoti sociāli nodarbs. Paldies, Boris.
Jāna, tu biji vistuvāk. Jā, man arī Kubiks Rubiks ir tāda bērnības, tāds, gluži bērnības fetišs, bet tuvu tam, jā. Un tad, kad es tajā izmisumā un dusmās, ka nevarēju to Kubiku Rubiku salikt, man bija tāds, kur bija tās krāsas uzlīmēts ar to uzlīmīti. Es rāvu nost un liku tā, lai visas šķautnītes būtu vienāds. Bet man ļoti interesēja, tu teici, ka tev ir 15 sekundes sacensībās, lai paskatītos un izdomātu formulu. Man ir pildspalva, man ir lapa. Formula. Nē, piemēram, kā izskatās formula, vai tur ir kaut kāds algoritms, vai, ja es, piemēram, gribu izdomāt x, y, kvadrātsakne, intergāls un cik vispār ir tādas formulas kopā? Kopumā es taisu 6 formulas jau izdomāts, ja, un vienu pirmo sākumā formulu, kura tev palīdz pievest pie tās situācijas, no kuras tu jau vari samantot. Atslēgu, jā, tā ir tā atslēga īstenībā, un to var izdarīt dažādos veidos, jo tev, kad tev kubiks ir pilnīgi samaisīts, tu vari dažādos veidos izdarīt to situāciju, kur tev vajag. Un to tev vajag izdarīt. Bet tā formula ir, tā formula ir viena, respektīvi tā ir unikālas, tās ir 6 tavas unikālās formulas, ja tās ir internetā ieguglējot, es varu viņas visas atrast. Visus var atrast, izņemot pirmo solis ir sataisīt balto krustu vai kādu cita krāsu krusta un uz vienas malas 4 elementus salikt pareizi. Un, lai to izdarīt, vienkārši vajag praksē, un to var izdarīt, jo no tā var sākt un tas ir cilvēkam liela iedvesma. Pamēģina salikt balto krustu. Viņi pamēģina, ja viņam sanāk, tad tas jau ir laba zīme. Jāna, tātad tev ir cerības. Jā. Mēģiniet. Nu ko? Ejam pie zvaigznēm. Jā, Boris? Jā. Gatavs? Es vēl gribu pateikt vienu lietu, kā ja es tikšu pusfinālā, tad es apsolu salikt kubu ātrāk nekā pasaules čempions. Es jau gatavoju kaut ko speciālu. Tad visiem balsot par mani, ja? Un arī priekšfinālā es gatavoju kaut ko tiešām neredzamu. Es veltu tam tik daudz laika, cik es trenējos. Tad es domāju, tas būs ļoti neparasti. Ok, labi. Jā. Agri, tātad tavas 10 sekundes. Es laikam būšu negodīgs, es Boris nelaidīšu tālāk. Es droši. Jāna, tavas 10 sekundes. Jā, es tad gaidu pusfinālu. Jāni, tavas 10 sekundes. Saliec balto krustu tikmēr.